Jā, nu, ja jautājums ir par cietajiem lapu kokiem, ja platlapiem Latvijā, tie ir ozoli, parastais ozols, oši sastopami un kļavas mežā. Tas arī pamatā pie mums viss. Nu, vispār Latvijā ir divskabarži un skābarži, skaitās kā cietie lapu koki, un, cik es zinu, vēl arī goba ar vīksnu, iespējams ar platlapiem. Priekšrocības, nu, it kā nav nekādu priekšrocību, jo augšanas ziņā cietie lapu koki ir lēnaudzīgi, un pats galvenais ir tas, ka pašlaik faktiski visi cietie lapu koki, nu, izņemot varbūt kļavu, stipri slimo jaunām, modernām slimībām. Tātad arī ošu audzes beigtas, un arī ozoliem nāk virsū akūtā ozolu kalšana, un vēl citas slimības, kā piemēram šajā ozolu audzē arī ir sāk ozoli bojāties un radīt rētas un raudāt, bet, nu, it kā ozoli audzē ir tikai 25 gadi un diametri tie ir, nu, līdz 20 centimetriem. Ozola akūtai kalšanai nevajadzētu būt vēl it kā, bet, nu, parādās tāda slimība, kā pēc fotogrāfijas man teica kaut kādi eksperti, ka tā varētu būt fitoftora. Par dzīvniekiem. Ar dzīvniekiem vispār ar ozola audzēm ir problēmas, jo tie jāaizsargā ne tikai maziņi, bet arī stumbri jāaizsargā ļoti ilgu laiku, kamēr tā kreve kārtīgā parādās. Nu, šeit ir priekšrocība tāda, ka tajā laikā, kad es viņu stādīju, nu, stāvbriežu šeit nebija. Viņi parādījās te mums kādi gadi 5 atpakaļ ļoti lielā daudzumā, un tagad viņi te apciemo šo audzi, bet, nu, kādu saskrāpēja, bet, nu, jau vairāk tādu postījumu nenodara. Bet tas, ka, pieņemsim, agrā jaunībā te zaki, stirnas, saknes, ūdens žurkas apgrauž, maiva boles un visiem, kam nav slinkums, tas ir, jā, salnas ļoti stipri bojā. Audzēt ozolu, nu, es varētu teikt, ka gadījuma pēc es izvēlējos. Jo vispār gribējās pie mājas, man te pat tuvumā mājas, nu, kādu ozolu audzi gribējās pie mājas, lai būtu. Gribējās ieaudzēt nevis kaut kāda ekonomiska apsvēruma dēļ, vienkārši, lai būtu varbūt ainavai vai bioloģiskai daudzveidībai. Un gadījās tā, ka man vienkārši biju Kausnavā un piedāvāja, ne vienkārši piedāvāja, bet es redzēju, ka ir sakrauti ārā ozola stādiņi, ļoti mazi, apmēram 10 cm garumā, briketītes, tas ir ietvar stādiņi. Izrādās, ka tie bija, kā man teica, nu, izbrākētie, kas neviens viņus neņēma, un man viņus sabēra kartupeļu maisos, kā kartupeļus, un es viņus paņēmu un sastādīju. Un tā izveidojās tā 1 hektāru audzīte. Cik es atceros no studiju laikiem, tātad arī, tur arī bija tā, ka tā metode gandrīz vai vienīgā, ka ozols it kā jāaudzē kažokā. Tas ir, lai ozols, nu, attīstītos un stauls un bez zariem, pieņemsim, atzarotos labi, ka ozolam it kā vajagot, lai galotne būtu augšā un būtu, nu, neapēnota, lai varētu tiekties augšup un pārējais stumbras būtu noēnots. Ar klimatiem varētu varbūt tā, ka faktiski tas
cik es atceros, mūsu parastais ozols, tā saucamais dienvidu ozols, viņam jau areāls ir tepat beigas areālam ir. Iespējams, ka viņam siltāku klimatu vajag. Un līdz ar to ar globālo sasilšanu iespējams, ka uzlabosies tie augšanās apstākļi pie mums. Bet problēmas būs ar to slimību. Izvēle bija ļoti vienkārša. Šeit īstenībā nav tā īstā, vēlreiz atkārtošu, varbūt, ka nav tā īstā ozola augšanās apstākļi, nav tie īstie, jo te gārša neveidosies. Ozoliem ir kā vajag tādu auglīgāku augsni. Vienkārši šeit bija zeme, kura tāda lauksaimniecībā netika izmantota, un gribējās iestādīt ozolu audzi un izaudzēt pie mājām. Un tā ir tikai tāda izvēle. Vai tā būs piemērota augsne un vieta ozoliem, grūti pateikt. Pašlaik viņi diezgan smuki vēl izskatās. Kā būs tālāk, nezinu. Augsne tika gatavota ar ritentraktoru, lauksaimniecības traktoru, vienkorpusu arklu, stādīts vagā iekšā. Attālumi, schēma bija doma, tātad bija doma kaut kur 2,5 metri stādīt reiz 5 ozolu. Un pa vidu stādīt vēl rindu tā saucamo kažoku, tātad egli. Un katra otrā vaga bija atstāta brīva šeit, šī gadījumā. Kopšanas prakse man ir tāda, gandrīz vai negribas atcerēties, jo, kā atkārtošos, es dabūju iestādīt to ozolu apmēram 10 centimetri viņa garumā bija tie ozoli, tātad ietvaru stādiņi. Protams, ka tie ozoli ļoti lēni auga. 5 gadi es dabūju mocīties ar to ozolu kopšanu. Un aizsardzība toreiz tajā laikā 2000. gadā īstenībā nekāda netika veikta. Vispār es pielietoju triko, bet pārējām sugām. Bet ozoliem tajā laikā tā triko nebija. Mūsu pusē vismaz mēs nevarējām viņu dabūt nekur, ne triko, ne cervakolu. Un līdz ar to šeit netika aizsargāts pret, bet ēda viņu nost. Visi, kam nav slinkums, zaķis, stirnas un tā tālāk, un tie ozoliņi viņa mocījās te galīgi salnes katru gadu noknieba dzinumus. Un tie ozoliņi auga pilnīgi tādi. Viņi atjaunojās ļoti labi, viņi pacietīgi, viņi brūces dziedē, bet atjaunojās tā zigzagiem tādiem te. Domāju, te nekā nebūs, bet beigās viņi iztaisno to stumbru. Iztaisno. Kaut kur vairāk pa 5 gadi, un tad beigās viņi tika ārā no tām lielajām salnām, kas ir pie pašas augsnes virskārtas. Un tad, laikam, jau sakņu sistēma bija izveidota, un tad diezgan strauji viņi sāk augt. Bet salna jau koda ļoti bieži te nost. Visas lapas, visi bija kaili, bet to viņi pacieš. Ja gribētu, viņu varētu nocirst līdz kails ir te, bet vispār jāpastudē. Bet man liekas, ka arī ozolu plantāciju mēs varētu, nebūtu problēmu. Bet šī gadījumā tas te nav paredzēts. Nekas tāds nākotnē, nezinu, kas te nākotnē mantos un
un kas te saimniekos, ko viņš darīs ar tiem ozoliem. Bet tā te paredzēts nav, te vienkārši paredzēts mājās, lai ir ozola audze, lai viņam mūžīgi mūžam tālu, kamēr nedod Dievs viņu, kā saka, nepiebeigs kāda slimība. Par ozolu tirgu es neesmu interesējies, bet cik es zinu no citiem tā, ka tur kaut kur parādās, ka iepērk ozola malku tur diezgan labām cenām, bet pašlaik ir vispār ar cenām nekas spīdošs nav. Tas ir viens, otrs, ar jebkuru sugu tā ir, ar jebkuru sortimentu. Ja tu gribi kaut ko realizēt, tev vajag apjomu. Un varbūt, ka kaut kur kaut kas, tas ir jāpazondē. Varbūt, ka ļoti labi zāgbarķi kaut kur kāda galdniecība vai mēbeļu rūpniecība viņu paņemt. Vienīgi, jā, protams, kas izveidosies kādreiz audze un tie koki tik kārtīgi zāgbarķi, vai tur kas gribēs parketu taisīt, vai vēl kaut ko, vai mēbeles. Varbūt ir tā cena pasaulē ozoliem. Protams, ka ir momentiem kaut kur, ja tirgus ir labvēlīgs. Ja? Bet audzēšanā tur nav nekāda ekonomiska priekšrocība. Tur ir smagāks darbs un pie tam tas ozola stādāmais materiāls arī ir dārgāks daudz. Ja meža īpašnieks apsver to darīt, tas ir apsveicami, lai to dara, bet neieteiktu stādīt tos mazos stādiņus. Ozolu tomēr vajag stādīt lielāku kaut kur, vismaz pusmetru kādu līdz metram. Bet tas atkal stādāmais materiāls ir dārgāks daudz. Un nenokavēt kopšanu. Es pats pēc savas audzes redzēju, it kā žēl, šito te pieņemsim ozolu ņemt ārā, tur divi tā ir, lai viņi aug un blakus aug tas lielākais, un tad beigās viņš tas lielākais noiet to blakus, un tam trešajam, kas tika saudzēts, arī vairāk nav spēka. Līdz ar to veidojas, jo ozols, kurš grib dominēt, tas veido ļoti plašu vainagu. Tā man izskatās, ka viņš ir ļoti nežēlīgs pie tiem ozoliem, kas aug kaimiņos.